Šodien mēs runāsim, vai cilvēks var dzīvot bez Dieva. Vai cilvēks var dzīvot bez Dieva. Kāpēc cilvēkam vispār vajadzīgs Dievs? Kāpēc? Es, piemēram, uzreiz pastāstīšu, ka es no sākuma nezināju, kāpēc Dievs cilvēkiem vajadzīgs. Un es pirmo reizi sapazinos ar Dievu un sāku saukt pēc Dieva, ka man bija tik slikti. Es no agrāk tur lietoju alkoholu, un man vienā rītā, es nezinu, ko es biju iedzēris kaut kādu ļērgu, zinu, tas vagongas, kas ir tās no viena paņēmis, un no rīta man bija ļoti slikti. Man jau sirds bija sirds aritmija, nebija dziedināta sirds, un ļoti man bija slikti palika. Un es gāju pa tādu lauku un nokritu uz ceļiem, viss palika melns gar acīm, tumšs man viss palika. Es domāju, kad tik es tik līdz mājām, es jau jūtu, ka es mirstu, zinu, es laiku tādu. Un tā es tik līdz mājām, un tā bija tā brīvdiena, svētdiena, arī ambulances nestrādāja nekas, un es nekādu netieku, nav tas medpums, tur, kur es dzīvoju, tur nebija. Tur tikai darbdienās darbojas, brīvdienās tur nedarbojas tā poliklīnika. Un tā es domāju, ko lai dar līdz Talsiem, tur 12 km līdz Talsiem, un es saku mātē, viņa redz, ka man galīgi slikti. Viņa man saka, iedzērt to šnabīgi pa visu, un tev paliks labāk. Zini, kā Krievi, kāds tāds ir, teiciens, zini, ar ko saslims, tad to jāārstē. Tāds tiem cilvēkiem ir tāds teiciens. Un man mamma tā bija labi domāja, viņa nopirka šnapudālu. Un es iedzeru, man palika vēl sliktāk. Es tur reiz izvēlos un vispār nepalika labāk, galīgi slikti palika. Un es vairs nesaprotu, es jūtu, ka mirst, un mums pazīstam vien tā daktarī, tur dzīvo netālu. Es teicu, mums jātiek līdz viņai, es aiziet nevaru, kā lai mēs tiekam. Mēs zvanam, nevaram viņu sazvanīt, šur pa viņu netiek atbraukt. Es iet, kaut kā tik līdz viņu mājā, un viņa man grib visādi palīdzēt, un cenšās visādi palīdzēt, un nekas nesanāk. Un vienalga man viss sliktī, man dos tās zāles, un visāds tad iešpicē kaut ko, un nepaliek labāk. Un saka, tev ieved uz slimnīcu. Tev galīgi ir kaut kas uz sirdi un palīgi ļoti slikti saindējies. Es domāju, kā es tikšu līdz tā slimnīcai. Nav jau ar ko aizvest, arī zvantiem ātriem var nebrauc, un tad tas viņas vīrs ar mašīnu savu. Tad dakteris vīrs ar mašīnu vēd uz tāls, un es braucu, un pa ceļam nevar kaut es izdzīvot. Aizbraucu uz to slimnīcu, es gribu izstāstīt vēl tā. Aizbraucu uz slimnīcu un nepieņem man tādā slimnīcā. Tad pirmais nepieņem. Viņi saka, iebrauc uz Jelgavu, kaut kādu alkoholistu šeit nepieņem, dzērājs nepieņem. Iebrauc uz Jelgavu, kādu psihoneiroloģisko klīniku. Es domāju, kur tais līdz Jelgavai, tais nomirs tačinā. Es domāju, kur tais vēl te nevar knap tik līdz tiem Talsiem. Visu laiku ir melns tā gar acīm. Es teicu, es nevaru, man nebrauc, es mirstu, es jau jūtu, ka es mirstu. Tad man uzved augšā, tur tomēr pieņēma, uzved augšā tur uz tādu intensīvās terapijas nodeļu, un terapeits man sēdēja blakām. Viņš jūt, ka man galīgi slikti un turēja man to roku uz pulsu, un tur kaut kāds sistēmas lika, un es tikai slēdam kaut, es izdzīvoju. Un es jūtu, ka mirst, un tā pilnīgi tāda salkana garša nāves tāda. Es nekad nebiju sastāvēt. Un zinu, ko es darīju? Pirmoreiz dzīvē, pilnīgi neticīgs atteikt, sāku saukt uz Dievu. Vienkār cilvēks, kad tuvojās viņām nāve, man sākās bailes, šausmīgi paniskas bailes, ka es mirstu. Es domāju, es neko dzīvē nav izdarījis, es jauns cilvēks, es domāju, cauri manī. Es neko nav panācis. Un cilvēks, es pirmoreiz sajūtu, ka, ja es tagad nomirstu, es zinu, es nonāku ne tur, kur ir, es sapratu, ka es kaut kur nonāku ne tur, kur vajag. Es jūtu, ka pilnīgi ar to iekšēji jūtu, kad ar to nāvi viss nebeidzas, ka vēl kaut kas tālāk bez tās nāvas. Bet man bija paniskas bailes. Tagad jau es zinu, kāpēc man bija bailes, bet tad, jo es nebiju ne ar Dievu nekas, man bija bailes no nāves, no tālākās. Nevis tik daudz varbūt pat no nāves, kas notiks tālāk. Jo es jūtu, ka kaut kas pēc nāve tālāk. Pilnīgi cilvēks tā jūt. Un es saucu pēc Dievu, ritīgi. Un tad, kad cilvēks, un tāpēc es arī tā domāju, ik viens cilvēks, kad viņam paliek slikti, es arī daudz cits piemērs dzirdējis un lasījis, grāmatas visādi, ka cilvēkam pilnīgais atteists, ka viņam paliek ļoti citi, visi cilvēki sauc pēc Dieva. Visiem cilvēkiem pēkšņi vajadzīgs Dievs. Bet kāpēc mēs nevarētu ātrāk Dievu izvēlēties? Kāpēc mums vajag tikai tad, kad mēs mirstam? Un tad tas man tāds bija pirmo reizi dzīvē, ka es saucu pēc Dieva. Un, protams, pēc tam man palika labāk, es tika izārstēts
Un atgriežos atkal dzīvē, es neaizgāju reiz pie Dieva, un es turpināju veco dzīvi, bet tas bija tāds, ko es pirmo reizi saucu pēc Dieva. Un tāpēc es saprotu, ka tagad, ka Dievs mūs ir radījis, lai mēs dzīvotu priekš viņa. Kā es saprotu, Dievs mūs ir radījis, lai mēs dzīvotu viņam, lai mēs būtu viņa draugi, lai mums būtu attiecības ar Dievu. Šodien es to saprotu. Un es tagad zinu, ja cilvēks, es katram gribu pateikt, Mārtiņa arī, ja cilvēks šīs zemes laikā neizvēlās dzīvot kopā ar Dievu, tu saproti, tie cilvēki, kas neizvēlās Dievu ceļus iet, kas neizvēlās, kas atsakās no Dievu, kas nepasaka Dievam jā, Jēzum Kristum nepasaka jā, kas izvēlās dzīvot bez Dieva šajā dzīvē, tad Mārtiņ, ar šo zemes dzīvi viss nebeidzas, tu zini? Ka viss nebeidzas. Un kā pastāv arī mūžīgi, jo cilvēki visi ir radīti mūžīgai eksistencei. Un ja tu neesi ar Dievu šeit virs zemes, tad arī mūžībā tu esi šķirts no Dieva. Un neteiks, kur cilvēks nokļūst, bet es šķirts no Dieva. Tu neesi ar Dievu. Jo mēs zinām, ka šī zemes dzīve ir ļoti īslaicīga. Tāda viņi ir un viņi drīz beidzās, pareizi. Bet cilvēks ir radīts mūžīgai eksistencijai. Dievs negrib, lai cilvēki tā hop un viss. Mēs jau dzīvojam katrs 70, 80 gadus. Lūdmēlā dzīvo pār pa 90. Viņai pār pa 90. Viņā mums ir rekordists. Tas jau ir kaut kāds tāds rets piemērs. Bet tā cilvēki pārsvarā dzīvo 90 gadus. Kāds 100. Bet tu jau esi, kaut kāds fenomens īstenībā. Tas ir ļoti forši, ļoti liels prieks. Ja? Un mēs zinām, ka tāpēc mēs saprotam, ka cilvēkam ir, kā Jūrs arī vienreiz teica, ir ķermenis, tas ir miesa, dvēsele, pareizi un gars. Un mēs zinām, ka ķermenis nomirst. Nomirst, jo no zemes pīšļiem viņš ir ceļies un pīšļos arī aiziet. Pīšļos viņš atgriežas. Bet mums arī ir dvēsele un gars. Un tagad mums ir jāpadomā, Mārtiņa, saprot, ka tev ir dvēsele un gars, bet dvēsele un gars nav ķermenis, saprot? Tas nav ķermenis. Un kur paliek dvēsele un gars? Cilvēki nepadomā, kur paliek viņa dvēsele un gars. Jo dvēsele un gars taču nevar nomirt. Padomā, tie ir. Dievs ir gars. Un Dievs ir radījis mūs kā garīgas būtnes, jo dzīvnieki, piemēram, nav garīgas būtnes, tikai cilvēkiem ir gars. Jo Dievs ir radījis mūs pēc savu tēlu un līdzības, Bībele saka. Cilvēkiem ir gars, bet dzīvniekiem nav gars. Jo mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs Dievs. Viens Dievs trijās personās. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Un tā kā Dievs ir trijās personās, tad arī cilvēki ir trīsdaļīgi. Viņiem ir miesa, tas ir miesa, dvēsele un gars. Un, kad cilvēki nav ar Dievu, tad viņi dzīvo pēc miesas, pēc dvēseles, pēc visām iegribām, pēc visām kārībām. Es arī, kad nebija ar Dievu, man likās, ka visu laiku man kaut kas trūkst, visu laiku gribējās kaut kādas kārības, visu laiku pēc kaut ko prasās. Kaut kas visu laiku trūkst, un es nesapratu, un nevar dabūt piepildījumu, un nesapratu. Un beigās es skatos, ka dzīvē nav nekāda jēga. Es domāju, kāda jēga, es nomīšu. Es jau neticēju, ka tāda mūžīga dzīvība vai kaut kāda dzīve pēc nāves vai kaut kas tāds. Es domāju, ka viss ar šo dzīvi arī beidzās, un tā daudz cilvēku domā. Un es nepadomāju, ka cilvēkiem ir dvēsele un gars. Un es domāju, ka vienkārši cilvēki nomirst un iztanī kapiņā. Es domāju, jāņem tanī dzīvē, ko var paņemt no tās dzīves, un nav jau jēga nekur te censties, tāpat tās nomirst. Un es tā domāju arī, kamēr es vēl toreiz nebiju saslims un kamēr vēl cits problēmas nebija, jo Dievs man tomēr parādīja, kad ar šo zemes dzīvi viss nebeidzas. Jo tad, kad man palika ļoti slikti, es jūtu, ka kaut kas nav, ka šitā dzīve, kad ar to nāvi viss nebeidzas. Es iekšēji cilvēks pirms nāves jūt, ka viss nebeidzas, kaut kas nav labi. Vai tu nokļūst kaut kādā, labā vietā, vai arī tu tev būs ļoti, nebūs labi. Un cilvēks jūt, ka viņam ja viņš nav ar Dievu, ja
neiet Dieva ceļš, viņam ir tāds sajūta, ka viņam ir baili, histēriski baili sajūta pirms nāves. Es to jūtu. Vai man ir tāds bailes, es domāju, kaut viens sekundīgi vēl nodzīvot, es tā baidījos no nāves, un kā es darbēju. Es nebaidījos no to slimību, vai kā es baidījos, ka es nomiršu. Bet šodien es nebaidos vairs no nāves. Pēc, ka es zinu, kur mēs nokļūstam. Un tātad ļoti svarīgi es saprast, ka cilvēkam ir vajadzīgs Dievs. Un Dievs tāpēc arī cilvēks ir radījis. Mūs kā garīgs būtnes, Dievs mūs ir radījis. Bet, kad mēs dzīvojam pēc šīs dvēseles, es saprotu pēc šīs dvēseles un pēc šīs miesas iegribām dažādām, tad es saprotu, ka cilvēks piedzimst, viņš jau piedzimst kā garīgi būtne, viņš piedzimst, bet viņa tas gars, es tā saprotu, es tā domāju, ka tā kā miris tas gars. Un es domāju, kāpēc cilvēkam gars, viņš nav tāds tā kā šodien, kad es esmu ar Jēzu. Viņš nav tāds, viņš tā kā, tu esi tas iekšējais, tas garīgais cilvēks, tev ir miris tā kā. Un es tagad tā domāju, kāpēc tas tā ir. Un tad es sapratu, ka tas ir tāpēc, ka tie pirmie cilvēki, ko Dievs radīja, Ādams un Ieva, viņi nepaklausīja Dievam. Un Dievs viņiem teica, ja tie atteiksies paklausīt Dievam, tad tie mirs. Pareiz viņš teica, ja tie atteiksies paklausīt Dievam, tad tie mirs. Un kā mēs zinām, viņi tika kārdināti, vēlni kārdināti, un ka viņi neizturēja šo kārdinājumu, un ne fiziski, bet garīgi viņi mira. Un lāsts nāca pār viņiem, un es saprotu, ka tas lāsts, kas nāca par tiem pirmiem cilvēkiem, kas nepaklausīja Dievam, tas līdz pat šai dienai nāk visiem cilvēkiem. Kad cilvēks piedzimst, viņš jau ir, kā var teikt, gandrīz var teikt zem lāstu, jo viņa gars ir nedzīves. Viņa gars tika atdzīvojas tādā brīdī, kā mēs zinām, kad cilvēks pieņem Jēzus Kristu, ka viņš notic Jēzum Kristum, ka viņš pieņem Jēzus Kristu, tad viņā, mēs saprotam, iemājo svētais gars, un tas atdzīvina viņa garu. Viņš sapūst to garu un atdzīvojas, un cilvēks vairs nedzīvo pēc miesas, vairs nedzīvo pēc dvēseles tam visām iegribām un iekārēm, kādiem cilvēkiem, bet viņa vada Dievu gars, viņa gars atdzīvojas, un viņš vairs nedzīvo tā kā agrāk, viņam vairs neinteresē. Tas filmas vairs neinteresē, kas agrāk. Vai man agrāk patika visi šitie seriāli, un visādi tur Hameleoni rotaļas, un ko tik es neskatījos. Tagad, ka manim vairs neinteresē, ka iemājo tev svētais gars, iemājo, Dievs dod savu garu, viņš pilnīgi kaut kā, pilnīgi viss izmainījās. Es pēkšņi vairs negribu skatīt, nevis kāds man to teiks, es neskatos, bet man neinteresē. Es pat televizorā izslēdzu, man viņš vispār, es vienīgais sporta brīšķībā paskatos drusciņu, bet arī man arī svētais gars saka arī to, lai pārāk neaizraujās. Kad es sāku daudz skatīties, es jūtos, nāc iekšā, nāc piesiet. Es pat jūtu, ka kaut kas nav labi, zini, kad skatos pat sportu, es jūtos, it kā tas nekas slikts nav, bet es jūtu, ka es pat daudz, ka neaizraujās, zini, ka nekļūst pa kaut kādu fanu, zini, ka tas sports man nekļūst kā Dievs, jo arī sportists var kļūt tev kā Dievs, pareizi. Un svētajam garam nepatīk, arī pat iedomājas, ka viņam nepatīk pat, ka tu baigi aizraujies ar sportu, pat iedomājas, nepatīk, viņam kaut kas iekšēji nepatīk, es nezinu. Aiga saka, man jau gribās paskatīties, bet es iekšā jūtu, ka kaut kas man visu laiku runā, ka tomēr nevajag tā skatīties. Tad es viņai saku tā, man patīk tas biatlons, es saku tā, līdz nākošai ziemai, un tas līdz nākošai ziemai es neskatos to sportu. Un tikai ziema, kad nāk ziema, tad viņš paskatās to biatlonu. Pārējais, tie sporti, es var iztīkties viņiem. Un tā, bet vispār cilvēks ļoti izmainās, kad cilvēks nāk pie Dieva, viņam pavisam cita būtība, pavisam citāds cilvēks. Un cilvēkam pavisam izmainās citas vērtības dzīvē, jo ja agrāk cilvēks, saprot, ka cilvēks dzīvoja pēc Dieva, viņam bija tagad tāds tukšums, ja kaut kāds ir cilvēkam tagad tukšums, ka viņš dzīvoja. Man bija, piemēram, kad es dzīvoju pēc Dieva, man bija tā kā kaut kāds tukšums. It kā, ka tu kaut kāds baudas dzīvē, tur saņem kaut kāds no kārībām, kaut kāds baudas no dzīves, kaut kāds no alkohola vai kaut ko citu, piemēram, tanī brīdī tev it kā, tev labāk paliek, it kā viss tā. Tas tik tā īslaicīgi. Pareiz, tas uz īslaicīgi. Tas pāriet, viss tas
tās iedarbība un atkal paliek slikti, un atkal domā, kāpēc man atkal tas tukšums, kaut kā bezjēdzīgi, kaut kāds tukšums. Un tad es sapratu, ka tā vieta ir domāt Dievam. Tā tukšā vieta ir domāt Dievam, tas ir domāts svētajam garam. Un neviens cits viņu nevar aizpildīt. Tu vari censties, ko tu gribi, tu vari miljonus krāt, vai tu vari nopirkt vislabāko māju, kļūt par visbagātāko cilvēku, un viņām vienmēr būs pa maz, un viņš nezinās, es par daudz dzirdēs, pat miljonāri, viņiem miljoni, viņi vēl grib tos miljonus, viņiem vienmēr kaut kas trūkst, viņiem tāda mašīna, tad viņam vajag labāku mašīnu, tad viņam tas vajag, viņi nekad nav dzīve apmierināti, nav apmierināti. Tāpat tās sievietes, cits aprecās ar vienu, tad viņam ieraug citu, tad viņam vajag labāku, tā vairs nepatīk, vajag citu sievieti, viņam visu laiku kaut kas vajag mainīt, un viņš nekad nav apmierināts. Neredzat, ka tie turīgi cilvēki, viņi bieži maina visu tās sievietes, viņi nav apmierināti, viņiem nav, viņi nezin, kā to tukšumu piepildīt, viņi nezin, ka tas ir tā vieta paredzēta Dievam. Un tas ir tas lielākais, ko cilvēki nesaprot. Un viņi cenšas, arī puikas, piemēram, cenšas tur skriet un kaut ko tur, un grib visādi tur, iepriecināt sev. Uz mirkli var, uz vienu vakaru var iet, nākoši rīkā pamūstās tā pašbēdīgākā. Un atkal domā, kā var sevi iepriecināt. Un man, piemēram, es visu laiku priecīgs, tāds iekšā. Man visu laiku tāds piepildījums. Man pat, viņi saka, es viņam saku, kāpēc tu skaties tos raidījumus tādas sliktākas? Kāpēc tu skaties? Šeit man nav ko darīt. Es domāju, kā nav ko darīt? Man visu laiku ir ko darīt. Kad cilvēks ar Dievu, viņam pat nav laiks pat kaut ko domāt. Viņam visu laiku viņš tā kā piepildīts. Pareizi, nav tā. Visu laiku tev tā kā pat laiks trūkst visu laiku. Tu visu laiku tā kā laika badāk domā. Vairāk gribās visu, ko varētu pasvērt, tik maz laiks. Ar cilvēkiem, ka nav Dievs, viņiem visu laiku nav ko darīt. Es saku, kāpēc tu spēlē tās spēles? Es saku, man nav ko darīt. Es saku, bet kā nav ko darīt? Mums jau ir savādāk. Tāpēc arī, kad es nebiju ar Dievu, es tagad saprotu, tā ir pilnīgi bezjēdzīga dzīve, pilnīgi. Labi, ka Dievs man atrada, savu citiem cilvēkam, kas man uzaicināja uz draudz, ka es pieņēmu Jēzus Kristu, jo tādā dienā, kad es pieņēmu Jēzus Kristu, no tādā dienā man pilnīgi viss dzīve izmainījās, pilnīgi. Man apgriezās kājām, viss gaisā. Man bija es biju narkomāns, 15 gadu tā, un tad, kad es pieņēmu Jēzus Kristu, es katru dienu paskatījos pa logu, man viss pelēks, man viss dzīve bija pelēka, riebīga, man negribējās dzīvot nevienu mirklī. Man ir tik skumīgi ar tādā dzīvē. Un tādā rītā, kad es pieņēmu Jēzus Kristu, nākošā rītā, vakarā es pieņēmu, es aizgāju gulēt, es biju tā noguris, es neko nesapratu, vienkārši tāds. Un no rīta es paskatījos pa logu, saule tik spoža. Pirmo reizi dzīvē ieraugu sauli, zāles zaļa, viss tāds skaists apkārt, viss pilnīgi, tas pelēkā krāsa, viss nomainījās. Visa pilnīgi nomainījās. Es domāju, vat redzi, kur ir vērtība, redzi, kur ir laime. Pavisam cita dzīve. Pavisam cita dzīve. Tāpēc es puikām to saku, un arī paldies Dievam, ka man lielākais puika, tas ir ar Dievu, ka tas ir Kievā, tur viņi draudzē iet, un tur dzīvē viņam viss mainās, cits vērtības arī izmainās momentāli cilvēks. Vai 2 gadu atpakaļ, vēl viņš tur nesen vēl tur spēlē visāds tos automātus un tos totalizators, vai kāds šo bija, bet tagad jau vairs nē, es skatos jau vairs nē, viss izmainās, cits vērtības. Cilvēki nesaprot, viņi nesaprot, kur to tukšumu piepildīt, kā to tukšumu piepildīt. Mēs zinām, ka to var piepildīt vienīgi Dievs. Tātad mums vajag Dievs. Katram cilvēkam vajag Dievs. Jo mēs zinām, ka ir viens ceļš, patiesība dzīvība, tas ir Jēzus Kristus. Jo daudz cilvēku arī domā, kāpēc Jēzus Kristus tieši vajadzīgs, ziniet? Vai te nav vienalga kāds Dievs? Es, piemēram, agrāk arī domāju, ka es nebija Dievu. Es domāju, ka te nav vienalga, Buda vai tur Muhamed, vai tas Muhameds laikam nav Dievs, tas ir kaut kāds Alaks, viņam Dievs laikam musulmani. Alaks, un es domāju, Alaks vai tas Buda vai kas, un kāda starpība kāds Dievs, es domāju. Es tā visu laiku ar sevīm domāju, bet, es arī to neizpratu, kāpēc, cilvēki tā, izvēlās tieši Jēzus Kristu. Un pēc tam es, kad atnācu uz draudz, kad tika izglābts, es arī uzreiz nesapratu,
Jēzus Kristus, kāpēc viņi tur teica kungs, es domāju, kas tas par kungu, es domāju, tā es nedomāju, es nesapratu, kāpēc tieši tas Jēzus Kristus ir vajadzīgs. Un tad kad mēs uzzinām par, ko Jēzus Kristus mūsu vietā ir izdarījis, ka viņš izlēs asins un kad Dievs tik ļoti šo pasauli mīlēja, ka viņš sūtīs savu viendzimušo dēlu, lai neviens, kas tic nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību, un kad Dievs nāca uz zemes, lai nevis tiesāt pasauli, bet lai pasauli tiktu glābta, tad es sapratu, ka tas ir Dieva glābšanas plāns, jo es Bībeli arī tā nesapratu, bet tagad es saprotu, ka to, ko Ādams un Ieva pazaudēja, Jēzus Kristus atjaunoja. Viņš arī tika kārdināts pareizi. Kā mēs zinām, Ādams un Ieva kārdināšana neizturēja, bet Jēzus Kristus uzvarēja kārdināšanu, ka viņš bija tūkstnes, atcerieties, ka vēlns viņu kārdināja. Ādams un Ieva, ka viņu kārdināja, nepaklausīt Dievam, ko Dievs teica, ka no to vienīgo koku nevar to ābolu ņemt. Bet, ka vēlns kārdināja Jēzus Kristus, viņš uzvarēja šo kārdinājumu. Un tā mēs zinām, ka Jēzus Kristus mūs atgrieza paradīzē. Ka Ādams un Ieva mūs no paradīzes, var teikt, izmet ārā, kā var teikt, cilvēks, ka Jēzus Kristus mūs atgrieza atkal mūžīgai dzīvē. Paldies Jēzum Kristum, un mēs zinām, ka bez Jēzus Kristus nav grēka piedošana. Un ja mūsu dzīvē nav Jēzus Kristus, tad ne Buda, ne Alāks, piemēram, nevar piedot mūsu grēkus. Un ja mēs, piemēram, cilvēks tic Alākam vai Budam, tad viņš nomirst visiem saviem grēkiem. Jo vienīgais, kas pa cilvēks izlēja savas asins, tas bija Jēzus Kristus. Un vienīgā piedošana, grēka piedošana Jēzum Kristum, tas ir pats svarīgākais. Jo Jēzus Kristus asins mazgā mūs no visiem grēkiem, kā mēs zinām. Un pats svarīgākais mums ir, ka mums ir Jēzus Kristus, jo Jēzus Kristus, kā mēs zinām, ir Dieva atklāsme. Ka Jēzu Kristu Dievs ir nācis pie mums. Jo visas reliģijas ir apmaldījušās miglā. Un es pateikšu arī tie Budā un tie Alāks, tie visi cilvēki iedomu Dievi. Jo Dievs ir apslēpts Dievs, kā mēs zinām. Un to Bībelē mēs varam redzēt, to saprata Jeseja. Un no sirds dziļumiem viņš sauca. Pravietis Jeseja to saprata, un viņš no sirds dziļumiem sauca: Kungs, mēs nevaram nākt pie tevis. Ak, kaut tu šo miglas sienu pārplēstu un nonāktu pie mums. Un padomājiet, Dievs dzirdēja šo saucienu, pārāva šo miglas sienu un nonāca pie mums Jēzu. Bez Jēzus Kristus mēs visi aizējām mūžīgā pazušanā. Bet Dievs grib, lai visi cilvēki tiek glābti. Kurā vietā? Tas ir Jesejas grāmatā. Jesejas. Kur nādā? Es tieši neesmu pierakstījis, izlasu. Paskaties internetā, tur rakstīts, izlasu šo rakstvietu. Tur rakstīts: Kungs, mēs nevaram nākt pie tevis, kaut tu šo miglas sienu pārplēstu un nonāktu pie mums. Paskaties internetā, un tad atradīs šo rakstvietu un varēs izlasīt, ka tur tādi ir. Es tieši nepierakstu tos ciparus klāt, es neuzskatu, ka tas tiks nozīmīgi, tik svarīgi kādam, bet ir tāda rakstvietu. Jesejas grāmatā. Bez Jēzus mēs aizējam mūžīgā pazušanā, bet Dievs grib glābt visus cilvēkus, un viņš deva savu dēlu mums glābšanai. Un kāpēc ļauds nevar būt īsti priecīgi un laimīgi? Zināt, kāpēc nevar? Jo cilvēki nes sev līdzi visu šo grēku važu. Zināt, kā cilvēks, kas nav ar Jēzus Kristus, viņš dzīvo, viņam visi grēki, kas viņam visi ir viņam līdzi. Viņš nav atbrīvots no grēkiem. Viņš staigā pilns ar grēkiem, saprot? Cilvēkam ir smagi. Viņš nezina, kāpēc viņam ir smagi. Tad cilvēks nesaprot, kāpēc viņam ir smagi. Un viņam ir smagi, tāpēc, ka visi tie grēki. Daudz ir cilvēki visādi lāsti, paudži lāsti, kā mēs zinām, uzlikti lāsti.
cilvēks slimo, un visas slimības seks ir kaut kāds lāsti, grēki, cilvēki. Un mēs zinām, ka Jēzus ir vienīgais, kas var tikt galā ar mūsu dzīves lielāko problēmu. Jo viņš mūsu grēku dēļ ir miris. Jēzus nomir mūsu grēku dēļ, neviens cits. Un mirstot, viņš samaksāja par mūsu grēkiem. Un tādēļ viņš ir vienīgais, kas spēja atņemt mūsu katra grēku važu. Un Jēzus Kristus vienīgais to var. Un šodien es zinu, ka mani grēki ir piedoti. Tie, kas pieņem Jēzus Kristus, tiem visiem grēki ir piedoti. Mēs esam Dieva priekšā tīri. Lai mēs varbūt neesam pilnīgi, bet Dieva acīs mēs esam nomazgāti. Jēzus asins mūs ir nomazgājis no visiem grēkiem. Dievs uz mums skatās caur Jēzus Kristus asinīm, ka mēs esam pilnīgi tīri. Mēs varbūt tas viens otram redz visāds trūkums, ja? Bet Dievs uz mums skatās caur Jēzus Kristus asinīm, ka mēs esam pilnīgi tīri. Mēs zinām, ka mūsu visi grēki ir piedoti. Un tas ir katram mums lielākais atbrīvojums dzīvē un nāvē. Un cilvēkiem, veciem cilvēkiem ir svarīgi zināt to, mirt ar grēku piedevišanu vai aiziet mūžībā un ņemt līdz visus savus pārkāpumus. Zin, ka cilvēki, kas nepieņem Jēzu, kas nav pieņemši Jēzu Kristu, viņi nomirst ar visiem saviem grēkiem. Budisti, visi šie musulmaņi nomirst ar visiem grēkiem. Viņiem nav neviens, kas var noņemt viņa grēkus. Nav. Viņa Dievs nenomir par viņiem, bet Jēzus nomir. Un mēs zinām, ka mēs neko nevaram paņemt līdz kapiņā. Pareizi? Neko mēs nevaram paņemt. Ne māju, ne bankas kredītu. Mēs varam paņemt tikai līdz visus savus grēkus. Tā kā cilvēkiem ļoti svarīgi saprast, ka var jau tiekties pēc labām mājām, pēc mantām, un tur, var. Neviens jau neko nesaka, un viss normāli dzīvot, un Dievs grib, lai mēs esam svētīti, lai mums viss pietiek. Bet tas, es domāju, man, piemēram, tas nav pats galvenais. Man galvenais, lai draudz, lai cilvēki tik izglābt, lai es paēdz, normāli dzīvot. Mans mērķis nav kaut kādu lielu māju uzcelt vai kaut ko. Man nav tāds mērķis. Nē, es neko nesaku, ja cilvēks pēc to tiecās, ja viņam tie sapiņi, bet man personīgi nav. Jo es zinu, ka to kapā līdz nepaņēmis. Tu vari tur celt kaut 5 dzīvokļus un 5 mājas pirkt un 10 mašīnas un Ferrari braukt un viss. Tu tik cilvēkiem parādīsies. Cilvēki priekšā tu būs krutis un tāds. Bet īstenībā kapā jau tu līdz to nepaņēmis. Es domāju, cilvēki dzenās pēc to mantas, citreiz pilnīgi. Man tas liekas, tāds absurds. Viņam viena māja, otra, viņam vajag tur un es domāju, viņš jau, kur tu viņas liks, kur tu liks visus? Es tā domāju, pēc kur cilvēkam dzīvoklīts ir, kur dzīvot ir visu, un kur vēl viņam var, kur viņam viss tur vajag, viņš tur vienmēr pa mazu. Un viņš vēl tur, es tik pabrīnos, un lai viņš tur cenšas, un tērē visu savus spēkus un visu savus resursus. Man, piemēram, citu resursu man interesē kaut kur kādu evanģelizācijas pasākumu, mēs domājam, kādu neformālo pasākumu uztaisīt, kaut kur šeit kādu ieguldīt kaut kāds līdzekļus šajā draudzītē vai kā, vai kaut kur citur, kaut vai noziedot citai draudzītē. Man tas ir prieks par to, kaut ko cilvēkam kādam palīdzēt. Man par to, piemēram, prieks, bet kā kuram pasaulē viss tas cilvēki dzīvo. Bet mēs zinām, ka neko mēs līdz nepaņemsim. Mēs paņemam līdz tikai savus grēkus, ja mēs neesam ar Dievu. Tāpēc es brīnos par tiem cilvēkiem. Es brīnos, kāpēc cilvēki neizvēlās Dievs. Es, piemēram, kad dzīvoju bez Dieva, es biju ļoti nevainīgs. Bet paldies Dievam, ka man Dievs visu laiku man meklē. Es nezinu, man bija tā, ka kur es aizbraucu, man visur Dievs bija. Es aizbraucu uz vienu slimnīcu, kur man atradās, iedomājies, nokļuvu kaut kādā slimnīcā, ka es tur ārstējos, ka man bija tur visāds vainas. Un tur viens sludinātais, kaut kāds viens kristietis, slimnīca, un viņš man atrod palātā, un manī nāk runāties. Es domāju, nekur es no viņiem vaļā netīku. Man visur kristieši bija klāt. Man Dievs visu laiku sūtīja cilvēks ceļā. Es tik brīnos. Viņš man visu laiku.
Viņam bija plāns, es domāju, Dievam jau bija plāns pirms tavas dzimšanas īstenībā. Mēs jau esam izredzēti. Es domāju, ka mēs visi esam izredzēti, jau Bībele saka, ka mēs esam izredzēti. Jā, ka mums ir, paldies Dievam, ka mēs esam izredzēti. Jo bez Dieva man dzīve ir pilnīgi sabojāta. Pilna ar grēkiem. Vai, šitās mocības, viss šitās, vai, greizsirdības, viss tās laulības pārkāpšanas. Viss no viena, ne jau tikai no mācas puses, arī no mans otras pusītes. Šitie pārdzīvojumi es cilvēkam nevienam neiesaku. Es tagad saku cilvēkiem, ja viņš precās, tad precīs ar kristieti. Tu būs droši, ja tu aprecēsies, ja nebūs tev sieva kristieti, vai arī otrādi, ja sieviete ir vīrs kristietis, nu tad tu nezini, kas tev tur būs. Vai, es šitos redzējis, šitos melus, un ka man cilvēks un krāp, vai, cilvēku dvēseles tiek izādīts, izpostīts. Cilvēki nelaimīgi. Saprot? Ja viņi būtu laimīgi, pirmos gads viņi laimīgi, tikko aprecēs, un pēc tam viņi paliek nelaimīgi. Vai, krāp. Viens otru krāp, vai. Es tie sunīgi gāju, pastaigāties, zinu, vakaros. Man tāds suns tāds diezgan ikens, tāds stapošīgs teris. Un es, lai cilvēkiem nebūtu kaut kādas problēmas, es ir pa vakaros, zinu, kad viss tur, pa tums, var teikt, uz to biķernieku mežu. Es tev saku, ko es tik tur mežā neredzu. Iebrauc iekšā, negribās pat stāstīt, policists iebrauc iekšā kaut kādām dāmiņām tur naktī. Skaties, gaismu ieslēdās mašīnā, skatās, kas tur viss notiek. Es tik pabrīnos. Noteikti pašam mājās sieva, kur tev viņš brauks uz mēžu? Es domāju, cilvēkam, tev viņš Es domāju, ja šito visu kā paskatās un domāju, ka cilvēki pasaulē, ko viņi tur dara, tas ir. Tāpatās, tur es zinu par sportistiem, es zinu tur arī bildēs, kur es skatos par kafēnīcās, tur ārzemēs, kur tur uzņem, tur tās bildes nofečēts. Pašiem sievas mājās, kur viņi tur uzdzīvo, kā aizbrauc uz spēlēt. Paldies Dievam, ka mums ir Jēzus Kristus, ka mums ir svētais gars, ka mums nav problēmas, ka mums ir aizstāvs padomdevējs, ka mūs attur no visām šīm lietām, ka mums svētais gars signalizē, ja mēs kaut ko nepareizi darām. Svētais gars mums neliek iet kaut kādos maldos. Bet pats svarīgākais, kā es jums jau teicu, tā ir grēka piedošana. Jo Jēzus mums ir samaksājis par mani un katru no mums, un šīs važas mums ir noņemts. Tas ir pats brīnišķīgākais, kas mūsu dzīvē varētu būt. Jo šajā nāves pasaulē dzīvot bez Jēzu, tas ir. Es vairs negribu. Ja es būtu zinājis ātrāk, es nekad vairs. Ja es būtu zinājis, kas man tagad ir dzīve, es būtu zinājis tad, kad es biju bez Dieva. Man pilnīgi cita dzīve, pilnīgi viss cits. Man bija tik nelaimīgs, ka es pat nevaru izstāstīt. Nelaimīgs cilvēks. Cik reizes negribēju aiziet bojā, negribēju pašnāvības izstāstīt. Vai, un kas man? Es jau domāju, bet šodien atkal esmu laimīgs, priecīgs. Man patīk viena rakstvieta Bībelē. Ja jums arī Bībelītes, es nolasīšu vienu rakstvietu. Es vakar lasīju par šo tēmu vienu rakstvietu. Es lasīju jaunā tulkojumu. Kāds tev ir tulkojums? Vecais. Atver vaļā jauno tulkojumu. Tās pirmās divus tos pāns mēs visi zinām, bet tālāk palasīsim. Jāņa evaņģēlijs, 3. nodaļa, 16. 17. un tā tālāk tos pāns. To 16. 17. to jau visi zina, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēs, ka viņš sniedz savu vienzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesāt, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. To mēs zinām. Bet tālāk ir teikts, kas tic viņam, tas netiek tiesāts. Bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdā. Un tālāk lasām. Tiesas spriedums ir tāds,
kā gaisma ir nākusi pasaulē. Kristus nāca pasaulē, pareizi. Un mēs zinām, ka Dievs ir gaisma. Dievs nāca pasaulē, cilvēku vidolī Jēzus Kristus. Bet cilvēki bija iemīlējušies tumsā. Kur cilvēki bija iemīlējušies? Ne jau gaismā. Cilvēki bija iemīlējušies tumsā. Un vairāk nekā cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, te rakstīts. Tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Kāpēc viņi iemīlēja vairāk tumsu nekā gaismu? Tāpēc, ka darbi bija ļauni. Un ik viens, kas dara ļaunu, nīst gaismu. Un nenāk pie gaismas. Nenāk gaismā. Ik viens cilvēks, kas dara ļaunu cilvēkiem. Kāpēc cilvēki nenāk pie Kristus? Jūs padomājuši, kāpēc nenāk pie Dieva, pie gaismas? Tāpēc, ka viņu darbi ir ļauni. Un kāpēc viņi nenāk? Viņi negrib, lai tie darbi tiek atmaskoti. Saprot, lai viņu ļaunie darbi nenāk gaismā. Saprot, ir rakstīts tā, lai viņu darbi netiktu nosodīti. Viņi domā, ka bez Dieva dzīvojot, viņi varēs darīt, ko vien grib. Viņi varēs tur pīpēt, varēs dzēt, varēs tur maukoties un vispār. Un neviens neuzzinās, varēs sievas krāpt. Kāpēc viņi nenāk? Viņi zina, kad viņi atnāk pie Jēzus, viņi vairs nevarēs sievu. Viņi varēs, protams, bet viņa baidās, ka viņi vairs to nevarēs darīt. Pēc būtības jau visu, ko var darīt, jo Dievs jau, kā Ādamam un Ievai, viņš jau deva brīvu izvēli. Tu jau vari ņemt no to aizliegto augli. Viņš jau dod cilvēkam brīvu izvēli. Dievs nekad cilvēkam neko neuzspiež, viņš dod brīvu izvēli, bet mēs zinām, ka tad, kad nāks mums tie ļaunie darbi gaismā, tad no tie cilvēki baidās. Man meita dzīvo tur ārzemēs, kad viņi neklausās internetu. Cerot, ka neklausās. Viņa man neklausās pēc visu. Viņa vēl nav ar Dievu. Un viņai prasa, kāpēc tu nenāc pie Dieva? Tu redz, kāds es izmainījies, visu foršu dzīvi. Viņš saka, es nevarēšu darīt to, nevarēšu darīt šito. Viņa nenāk pie Dieva, tāpēc, ka viņa baidās. Viņi domā, ka būs jādzīvo, tā ļoti piespiest, ļoti kārtīgi un nevarēs to darīt, nevarēs šito un nevarēs... Es vecumdienās nāku pie Dieva. Es tad iztrakošot, es gribu par valītēm, par visam tā. Cilvēki tā. Reliģija arī cilvēks ļoti nokauj, un tāpēc arī cilvēki domā, ka... Bet Dievs dod brīvi izvēli cilvēkiem. Un tālāk ir rakstīts 21. pantā, bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas. Pie gaismas nāk tie, kas dara patiesību, kas ir patiesi cilvēki. Lai viņu darbi kļūtu atklāti, ka tie tiek darīti Dievā. Viņi nebaidās atklāt savus darbus. Viņi kādi ir tādi, viņi arī pasaka, tādi viņi arī ir. Viņi nebaidās atklāt, viņi nāk pie patiesības. Bet tie, kas nenāk pie patiesības, tie, kas slēp patiesību, tie arī baidās nāk pie Dieva. Tie baidās nāk pie Kristus, lai neatmaksātu. Lai viņu darbi netiktu nosodīti, lai viņi varētu turpināt to veco grēcīgo dzīvi. Es jau nevienam nepārmetu, lai jau cilvēki dzīvo, tā kā viņi paši grib, katram savu izvēli. Es tikai gribu ieteikt, ko labāk. Es vienkārši gribu pateikt, kāpēc cilvēks nenāk pie Dieva daudzreiz, kāpēc cilvēki baidās no Dieva, kāpēc, ka piesauc Jēzus Kristu vārdu, tad viņam uzreiz slikti paliek gandrīz. Gribās mukt, zinu, ka autobusā kādreiz parunās skaļāk pie Jēzus Kristu, visiem reiz viņi paliek sarkans sejas cilvēkiem, nav ievērojuši. Es citreiz braucu autobusā, mēs runājam par daudz dažādām lietām, ja? Un pēkšņi kaut kā ieminās pa Jēzu, pasaka kaut ko skaļāk pa Jēzu. Uzreiz cilvēkiem paliek sarkans sejas. Man puikas pat aizskrien uz otru galu autobusā, lai neredz, ka mēs esam kopā ar viņiem. Viņiem kauns bija tāda. Es nezinu, kā tagad, ka pateic Jēzus ir skaļāk tā speciāli pasaka, uzreiz autobusā uz otru galu, lai neredz, ka viņam mums kopā, zini. jā, tas ir tik bēdīgi īstenībā. Tik bēdīgi. Zini, tagad tā stāstā vienreiz. Zini, tas stāsts vienreiz stāstīja par to nometni. Jūris to nav dzirdējis. Jūri, tas stāsts par nometni. Tagad vasarā ir vasaras nometni, ja? Un puika ir no kristīgas skolas, kristietis tāds. Un bet tā nometni ir kaut kādā kopā ar ārzemniekiem. Vasaras nometni, kā 2 mēneši, tur
jābrauc uz šo nometni. Viņš tas puika arī nezin, kas tur būs, tur nometnē. Zin, ka tur visādi sacensības būs tā, bet viņš ir kristietis, ietenī kristīgā skolā. Viņam tur draugu nav līdz, bet viņš aizbrauc uz to nometni. Tāpēc, ka vecākiem jāstrādā un pa vasaru grib tur atpūsties, aizbrauc uz nometni, labi. Aizbrauc uz nometni, tagad paiet tie 2 mēneši kopā ar visiem tur, kā vasaras nometnē. Tagad nometni beidzās, atbrauc mājās, priecīgs. Viņš stāsta tagad mammai, kā viņam tur gājas, viņš tur stāsta, tur bumbu spēlē, tur visādi priecīgi notikumi, tur visādi viņi tur atpūtās un izklaidējās un bija forši, un tur daudz draugu bija un tā. Mamma, ka nevar sagaidīt, visi viņi klausās, ko viņš tur runā, viņi visu laiku ko viņi padomāja, ka viņi uzzināja, ka tu esi kristietis. Viņi par to uztraucās, ko tie cilvēki padomāja, jo tur neticīgi cilvēki. Ko viņi padomāja, ka tu esi kristietis, ka viņi uzzināja. Viņš bāja klusi mammai, saka, mamma, viņi jau neuzzināja, ka es esmu kristietis. Tā arī ir. Viņš aizbrauc un nomet, nevienam nepateica, ka viņš kristietis. Kauns, cilvēki ir kauns. Viņš pat Bībeles skolā iet, viņš arī kristīgā skolā iet, aizbrauc 2 mēneši. 2 mēnešu laikā neviens neuzzināja, ka viņš ir kristietis. Mamma klusām saka, man interesē, ko viņi teica, ka viņi uzzināja, ka tu esi kristietis. Viņi jau neuzzināja, ka es esmu kristietis. Es puikām saku, tavu klasbiedri, zinu, ka jūs nāk uz draudz? Nezinu. Es saku, kāpēc? Un tagad laikam zinu jau, tāpēc, ka tagad, bet kad nebija mums stāvdraudz, viņi nezināja. Es viņam prasu, viņi zina, ka jūs ietēju uz draudz? Nē, viņi nezina. Viņi jau kā 2 gadi, cik iet draudz, neviens klasbiedris nezinu, ka draudzē, ja? Es saku, kāpēc jūs nepasaka, ka kauns no klasbiedriem pateikt, ka viņi tik bēdīgi īstenībā. Viņi jau ir Bībeles skolas jau beiguši, es pat jūsu klasbiedris zinu, viņi jau nezinu, ka jūs esat. Viņam bail, ka visu apsmies un nezinu, ko viņam liekas, ka Dievs tas ir kaut kāds, es nezinu, cilvēkiem pasaulē tāds priekšstats tik muļķīgs. Pilnīgi slikti paliek, ka tā. Tagad, kad tu pats esi Dievu, tad liekas, tā. Man gan, kad es biju, narkomāns, jā, tad, kad es izstāstīšu tādu īstu gadījumu, ka man bija ļoti slikti un es nezināju, kā tikt vaļā no tām narkotikām. Es tiešām gribēju tikt vaļā, bet es nevarēju. Man bija tāda atkarība, ļoti atkarība. Un es braucu uz Gaļezaru, visādām slimnīcām, un nekādīgi netiek vaļā. Un tur mums tāds bija Lermontovu ielā Rīgā, tur Agenskā un Lermontovu iela, tur tāds detoks, tur bija tāds rehabilitācijas centrs narkomāniem. Un es domāju, ja brauc uz to centru, tas bija brīvprātīgi, tur nebija piespējas tā, ka tev tur liek. Es domāju, es lai tikt vaļā, aizbrauc uz to rehabilitācijas centru, tur gads bija jābūt. Un man tā atkarība ļoti, es visu laiku domāju par tām narkotikām, es jau nezināju Dievu, neko tā, nezināju, kā var atgriezt. Un tur strādāja 2 cilvēki, kā tur strādnieki tādi. Un es viņiem prasu, kā jūs te tā strādājat, un tā viņi saka, mums pieņēma, mēs jau esam bijušie narkomāni. Kā bijušie? Kā te jūs tikāt vaļā? Es tā brīnu, es nezinu, es nekā nevaru tikt. Viņi saka, mums Dievs palīdzēja, mums Dievs izglāba. Es domāju, kāds Dievs? Es jau neticēju. Bet man tie vārdi, ko viņi pateica, ka viņi Dievs, ka man vienmēr paliks slikti, es vienmēr domāju, bet ja Dievs tomēr ir, man tie vārdi tik ļoti uzrunāja, ka cilvēki pateica, ka viņas izglābs Dievs. Un ka man atkal paliks slikti, un tad es pakluso sāku iet uz baznīcām, pakluso. Neviens nezināja, man bija arī tā kā kauns vai kā, bet es pakluso gāju. Es domāju, ja tomēr Dievs ir. Es domāju, es netieku vaļā, Es gāju, protams, man nepalīdzēja, es gāju ar tādām reliģiskām baznīcām, tur bija ļoti drūmi, tur tas svecīts un viss, man tur likās kā kapos. Es nepalīdzu godīgi, es likos tagad kapsētē. Tāpēc es šodien vairs es nevienam nepārmet, lai iet katrs, kuri grib. Es šodien vairs nevienā baznīcā iekšā jo kad es biju no tas atkarībā, ja, es gāju tām baznīcām, man bija ļoti. Es iegāju, man vēl sliktāk palika. Man bija tik drūmi, tur likās. Tāda gaisot un tāda pelēks, viss tā, un šausmīgi. Es domāju, laikam Dievu nav, jo skaties tie cilvēki, kas tur viņi nemainījās, viņi dzīves. Viņa tā kaut kā tur, man tur kaimiņos bija tie katolīši un viss tur. Viņi nāca pēc tiem dievkalpiem, nāca pakaļ pēc spirta, un es domāju, ko viņš tur iet uz baznīcu, pēc tam viņš dzer spirta, es domāju, nav jau jēga. Man likās, nevajag, tā Dievs noteikti tāds nav, un viss es tā domāju. Kamēr es nokļuvu vasarsvēku draudzē, es jau nepasaku, kas tur labāk vasarsvēku vai tā, bet man tiešām tur izmainījās dzīve. Tiešām. Tur
tādī vasarasēku draudzē, kur es nokļuvu, pieņēmu Jēzu, vienā mirklī izmainījies, jo es nezinu, kā man Dievs tā mīlē, bet man pieskārās svētais gars, un pēc tam, kad bija tas dziedināšanas dievkalpojums, atbraucas evaņģēlists Mārcis Encīts, ko mēs zinām Rīgā. Tiešām viņš pa manīm aizlūdz, viņš bija evaņģēlists, viņš braukā pa visām vietām, un viņš pa manīm aizlūdz, ja? Man bija sirds aritmija. Ritnīgi sirds aritmija, klopējās sirds. Es jau biju pie Dieva nāc, bet man sirds klopējās. Nāc gar acīm, tur pa laikam. Nebija sirds dziedināt. Un aizlūdz, un tu iedomājies, es nekad nebiju nokritis pat uz grīdi, nekur tā. Un es paugšu nokritu uz grīdi, svētā gara spēkā. Un guļ, un pa vaigiem tekšā asaras tā. Rītīgi es raudāju kādu pusstundu, es nezinu, un nožēloju visus savus grēkus. Visus savus grēkus. Un nožēloju, un saucu skaļā balsī, Jēzu, es tev mīlu. Es nekad to nebiju darījis, un neviens man to nebija teicis. Man vienkārši pa manī nonācis Dieva gars. Tik reāli, tik dzīvi. Vai kā es viņu piedzīvoju. Pēc tam es gāju, un zinu, kas pēc to dievkalpojumu bija. Es visiem gāju stāstīju par Jēzu. Visiem, ko es satiku, es biju tāds. Tik pacilāts. Es nevis gāju no tā pa ielu, bet es lidoju. Zini, tā kā uz pirsgaliem man šitā. Hopā, hop. Tik laimīgs es biju. Es nevaru izstāstīt tāda pārlaimīga. Un rītīgi svētais gars man bija piepildījis. Es gāju visiem zvanīju pa telefonu. Es nebiju daudz nokāvu. Es Jānis Kristietis, nezinu visiem, bet tev vajag Jēzus, jums vajag Dievs. Es teicu, bet es biju no sirds pārpilnīgs muti runā. Zini, kā Bībeles saka. Man bija sirdīgi un tas ļoti. Zinu, kā Jānis Kristietis, nezinu, ka nepareizi rīkojas, es daudz arī nokālu, tur radinieks un tā, bet es visiem stāstu zvanu pa telefonu, tev vajag Jēzus, es iet uz veikalā, es visiem sludinu. Man tas bija tik pārlaimīgs un tik priecīgs, un tas piedzīvu no augšīnas, es atceru, tā diena bija tāda. Un galvenais pēc laika, es saprotu, paiet laiks, un man sirds ir vesela. Viņš tur aizlūdz, es nokritu zemēm, es tur priecīgs tā lidoju, un tad paiet kāds mēnesis, es skatos, man sirds vairs neklopējas. Es tā piefiksēju, es tā uzreiz bija aizmirst par to sirdi. Un līdz šai dienai nereiz, neieklopējusies, tā kā pulkstens aigi zina. Es varu gulēt, agrāk es nepagulēju nakti, man tur sirds stājās, tur klopējas, tur tagad var skriet, var iet, var lekt, un kur sirds tā kā pulkstens, tā kā, vai, Dievs dziedināja. Dievs dziedināja. Svētais gars dziedināja. Savu cilvēku, protams, bet darbojas tieši. Tāpēc es uz to draudzi arī atbraucu. Un kā tur pēc tam tur gāju, un tā tur ir draudzi, tas tā. Bet dēļ to es arī uz Rīgu atbraucu. Man tā Dievs kaut kā uzrunāja. Man tāpēc, kā Dievs arī dziedināja, man es piedzīvoju Dievu, es piedzīvoju no augšiem, un tā es atbraucu uz to Mārcis Encīša draudzi. Un tā. Tāpēc tas arī viens no iemesliem. Man vispār patīk Rīgā, un es domāju, ka un galvenais, es atbraucu uz Rīgu, un es domāju, ka te vairāk būs iespējas, ir lielāka pilsēta, un es tev evaņģelizēšu, un te cilvēki tiks glābti, un es domāju, te taču ir tik daudz cilvēku. Un es eju pa ielām, es arī gāju ļoti uz ielām, kā es jau pagājušais arī stāstīju. Bet draudzē nenāk tie cilvēki, nenāk. It kā viņi pieņem Jēzus, jau nākušo dienā viņi atkal pie Alskijos stāv, es tur iet un sludinu viņiem, tur, daudz gāju. Es uz ielām daudz gāju, bet tā es vienkārši, es domāju, iešarbūt tas arī, es nezinu, kaut kā gudrāk iet, nevar tā uzbāsties, es kaut kā bišķi nepareizi, bet kaut kā jādraudzies cilvēkiem ir. Kaut kā jāiet ir kaut kas jādara ir, domām. Bet man likās, ka es ļoti daudz cilvēks vairs Rīgā izglābu, bet izrādies otrādi. Izrādies tad, kad es dzīvoju tur Talsos stendē, es tur vairāk cilvēks, daudz reiz vairāk izglābu nekā Rīgā. Es nezinu, kāpēc. Tur laukos tie cilvēki tad atvērt. Aiziet parunā, nākošā dienā viņš ar tev līdz uz dievkalpojumu. Es katru reizi, kad gāju uz dievkalpojumu, man bija līdz kā 2-3 cilvēki. Šeit nekā, es nezinu, kaut kādi cilvēki savādāk vai kas, bet tur tiešām ļoti daudz cilvēks atved uz draudzi. Nezinu, kāpēc tā vairs tā neizdodas. Nezinu, laukos, tagad es sapratu, ka laukos ir vieglāk. Tā, atvērtāk cilvēki. Varbūt, ka nē, varbūt Dievs man savādāk darbojas ar mani. Varbūt es kaut ko Dievs rāda, bet es domāju, būs jau labi. Gan jau būs labi. Gan jau arī šeit viss izdosies. Bet es brīnos, ka lielāka pilsēta un mazāk, nekā mazā tādā vietiņā, un tur man ļoti daudz cilvēku tika izglābti. Manam puikam atkal, tam odrim, ko es aizvedu uz Ukraini, viņš man rakstīja, viņš teica, vienā dievkalpojumā, dziedināšanas dievkalpojumā, atnāca līdz 30 cilvēku. 30 cilvēks atved uz dievkalpojumu.
Mums jau liekas 30 cilvēki, tas ir vesela draudze. Viņš ir viens pats atrad. Es pat biju toreiz Kijevā, viņš atrad 5-6 cilvēkus. Viņam viņš tāds evaņģēlists man, tas dēls. Viņš tur iet un sludina, visiem tur liecina uz ielām. Viņš zina, kā dara, viņš dod bukletiņus tā. Un viņš nemaz nerunā tiem cilvēkiem. Tur jau ir ļoti daudz tie bukletiņi, tur jau mums jau ir dārgi, mums liekas, mēs nevaram tā mētāties. Tā draudze ir bagāta, viņi tos bukletiņus tur pa labi kreisi tā. Viņš tā dara. Viņš visiem dod bukletiņus tās draudzes un otrā pusē uzraksta savu telefonu numuru. Un cilvēku, viņš varbūt izdala 1000 bukletiņus par dienu, kā 3-4 viņam pazvana. Un uzaicina, Dievu kaut man atnāk. Izdala no 1003 atnāk, bet arī tomēr. Arī, citreiz vairāk, citreiz 5 atnāk, citreiz vienreiz 30 atnāk. Kopā ar viņu. Tā kā. Visādi mēs varam evanģelizēt, un ir iespējas arī šeit Latvijā, ne tikai Kijevā, ne tikai Ukrainā glābt cilvēks. Ne tikai Ukrainā. Jā, šī rakstvieta, ko es pirmīt nolasīju, man ļoti uzrunāja par to, ka tas tie cilvēkiem tie tums darbi ļoti mīļi, un tāpēc viņi nenāk pie gaismas. Ka negribās cilvēkiem, ka negribās nākt pie gaismas, negribās nākt pie Kristus. Patīk dzīvot tādā tumsā. Man vairs ne. Ja man būtu jāizvēlās, es būtu zinājis, kāda tagad ir dzīve un kāda man bija agrāk, Mārtiņ, nekad es neatgrieztos vecā dzīve. Es tev pasaku, tu nemaz nezini, ko nozīmē, ka tu esi no augšienes piedzimis, ka tu esi ar Dievu. Tev ir pilnīgi cits vērtības. Tev pat laiks no, viņi saka, mums ir garlaicīgi. Kā man vispār tāds vārds garlaicīgi nekad nav bijis? Nereiz, es pat nezinu, ko tas nozīmē. Man pat laiks visu laiku pa maz. Man pat naktīs, man nevar izgulēties. Visu laiku gribās kaut ko darīt, un tur rakst un iet. Es nezinu, kur var nebūt laime, kur var būt garlaicīgi, kaut kā. Uzspīd saulīt, man pat nav laiks pasauļoties aiziet. Man liekas, tas ir vienkārši laika nosišana, pat pasauļoties. Ja kā vajadzētu aiziet pasauļoties, zini, man tur tāda izsita mūsu sejas, domā, aiziet pasauļoties, bet nav laiks aiziet. Vakar arī tik smuka saule un neiznāca. Tur bija viss, kas visādi citu plānu un tādu, bet gribēju uz draudz aiziet arī, Olga, gribēju kopā ar tiem, nekas nākušais aiziet, piedod. Es jau tev apsolīju, bet es jau pēdējā brīdī piezvanīju, ka man bija, gribēju kaut ko iedrikt video, zini, un nevarēju kaut kā nesanāca tā, ierunāt kaut kas, un mājās tur tāds, un aizkavējos, un neiznāca, un gribēju līdz galam, un es skatos laiks jau iet uz priekšu, un nekas nesanāca, nekas. Viss ir labi. Tevos Bībelē daudz rakstvietas var izlasīt. Man arī patīk šitā vieta, kas ir tieši par to, par Dievu garu, par miesu, par to, ka mums ir gars, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam garīgas būtnes. Zinu, ka cilvēki garīgi būtnes, ir daudz rakstvietas. Piemēram, mēs varam izlasīt Romiešiem 8. nodaļa, 4. 5. pants, vai 5. 6. 5. 6. laikam. Jo tie, kas ir pēc miesas, patur prātā miesīgo, bet tie, kas ir pēc gara, garīgo. Miesas saprašana ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un miers. Nav smuka rakstiet. Miesas saprašana ir nāve. Ja cilvēks dzīvo pēc miesas, viņš iet nāvē, bet gara, kad mēs dzīvojam, piedzimstam no augšienes, atzīvuši esam no Dieva gara, kad mums ir svētais gars, gara saprašana ir dzīvība un miers. Mēs iegūstam dzīvību, pareizi? Dzīvība, pārpilnība un miers. Gara saprašana. Tie kā vēl viena rakstvieta, kuras te. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu ir augšām cēlis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu ir augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos ir iemājojis. Ja cik Bībele saka, Romiešiem 8. nodaļa, 11. pants. Un tālāk vēl lasam. Tātad mēs, brāļi, ne jau miesai esam parādā, ka būtu jādzīvo pēc miesas. Jā, ja jūs dzenaties pēc miesas, tad mirsiet, bet ja jūs miesas darbus garā nonāvējat, jūs dzīvojat. Tad jūs dzīvosiet. Jo tie, ko vada Dieva gars,
ir Dieva dēli. Vecā tulkumā ir Dieva bērni, tie ir Dieva dēli. Ir rakstīts Dieva dēli, tas pats. Un tālāk var rakstīt, un gars pats kopā ar mums, un gars pats kopā ar mūsu garu, tas ir Dieva gars kopā ar mūsu garu, liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Svētais gars kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Jo, kā mēs redzējām, visus, ko vada Dieva gars, tie visi Dieva bērni. Cilvēks, kad viņš atzīmes no Dieva gara, viņš kļūst par Dieva bērnu. Kļūst Dievam tīkams, saprot? Tikko tu, mātiņ, kad tu pieņems Jēzu, tu kļūst Dievam patīkams. Kad tu pa īstam pieņem piedzīmes no augšanas, cilvēks reiz momentāli kļūst Dievam patīkams Dievam. Tu esi Dieva acīs taisnots. Tev vairs, Jēzus Kristus ir nomazgājis viss tavs grēks, tu esi tīrs šķīs Dievs priekšā, lai tev viss ir super. Un te ir rakstīts tālāk. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Tu vari iedomāties, kad tu piedzīmes no Dieva, tad tu esi Dieva mantinieks, Kristus līdzmantinieks. Tu kopā ar Kristu, iedomājies, Kristus līdzmantinieks. Jo vien līdz ar viņu ciešanām, lai līdz ar viņu nāktu godībā. Lai viņu kopā, lai tu būtu godībā, Dieva godībā. Dievs jau, Jēzus Kristus jau ikvienam, kas ir piedzīmes no augšanas, atzīmes no Dieva gara, sagatavojas vietu debesīs. Saprotiet? Mums jau ir sagatavots vieta. Cik forši, ne? Man ir forši, ka mums ir sagatavots mājoklis, jo mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir vienīgi, caur viņu mēs varam nonākt debesīs. Viņš ir piedevis visu mūsu grēkus. Bez Jēzus Kristus mēs nevaram neko. Tikai caur Jēzus Kristu. Un Dievs mūs veido šeit uz zemes, veido mūsu raksturu. Mums arī jāsaprot, ka citreiz arī ciešanas ir grūtības pareizi. Tas ir veido mūsu raksturs. Jo, ja cilvēks visu laiku dzīvos tādā vieglā dzīvē, viņam nebūs spēcīgs raksturs. Tāpēc cilvēks, Dievs arī varbūt pieļauj, varbūt kāds grūtības cilvēkam, lai viņš būtu stiprs raksturā, veidot raksturā, lai būtu raksturs. Es domāju, ja mums būtu spēcīgs raksturs, lai mēs iet debesīs ar spēcīgu stipri. Nu jā. Jā, bet Jēzus, jo Jēzus arī mums saka, kā viņš Nikodēmam teica, ka mums jāpiedzīmes visiem no augšanas. Ja mēs ieiet debesu valstībā, mums jāatzīmes no Dieva gara, jāpiedzīmes no augšanas. Tātad mēs šodien sapratām, ka mēs visi esam radīti, lai dzīvotu mūžīgi, lai būtu kopā ar Dievu mūžībā. Un lai mēs dzīvotu priekš Dieva, lai dzīvotu Dievam. Dievs mums tāpat nav radījis. Dievs ir radījis, lai mēs būtu kopā ar viņu, lai mēs dzīvotu mūžīgi kopā ar viņu, lai mēs darītu viņa darbus, lai mēs viņam būtu patīkami, lai mums būtu attiecības ar viņu, lai viņš mums radītu cilvēks tāpēc. Tas viss ir nopietni, tā nav tāda, jo mūsu miesa, mūsu ķermenis paliek kapiņā, bet gars un dvēsele atstāja mūsu ķermeni, mums kļūst mūsu gars, mūsu miesa atstāja ķermeni, mums kļūst, es saprotu, ka mums būs garīgs ķermenis. Mēs neesam kaut kāds garīgs, kas tur plitosies, tagad tāds mākmonīgs. Mums būs garīgs ķermenis. Būs rokas, kājas, viss, mēs būsim kopā ar Dievu trešās debesīs, paradīzē. Tur būs ļoti labi, forši. Tā ir cik tēma, bet mēs zinām, ka Dievs mums ir sagatavojis mājvietu. Tā kā tas viss ir nopietni, tas nav joks. To es arī šodien gribēju jums pateikt. Un es domāju, ka cilvēki varēs pārdomāt, būt ar Dievu vai būt bez Dieva. Jo es saku, ja cilvēks izvēlās dzīvot bez Dieva, tad arī viņš dzīves finišā, kad viņš nomirs, viņš būs arī bez Dieva. Ja viņš šajā zemes dzīves laikā neizvēlēsies kopā būt ar Dievu, viņš atteiksies no Dieva, nepieņems Dievu, tad arī, kad viņš nomirs, viņš pirmkārt nomirs ar visiem saviem grēkiem, un otrkārt viņš būs šķirts no Dieva. Tātad es domāju, katram cilvēkam svarīgi apzināties un izvēlēties būt kopā ar Dievu. Es domāju, ka jūs visi esat skaitījuši grēku nožēlas lūgšanu. Visi esat? Tu arī esi skaitījis? Jā. Tā kā mēs arī puikas skaitījuši, vairākas reizes, bet būs viss piedzīmes no augšanas.
Un vairs tums darbi nepatiks, bet patiks gaismas darbi. Kas tiek atklāti, ar ko mēs varēsim pastāstīt citiem, varēsim skolā stāstīt, ka mēs ejam uz draudzi, varēsim teikt, mēs esam kristieši, kā ne tam puikam, kas teica, mamma neuzzināja, ka viņš ir kristietis, neuzzināja. 2 mēneši bija vasaras nometnē un neviens neuzzināja, ka viņš ir kristietis. Lai mums tā nebūtu, lai visi zinātu, ka mēs esam, mums nav jākaunās. Man, piemēram, nav kauns, es visiem varu stāstīt uz Dievs, visiem. Es varu skaļā balsī, varu iet visiem, bet visiem autobusam, visiem. Man, piemēram, nemaz nav kauns no vien Kristus. Nu, tā kā, lai arī mums nebūtu kauns, jo, ko mēs zinām, ko Jēzus teica, tie, kas kaunēsies kas kaunēsies no viņa, kas ar viņiem būs, no tiem cilvēkiem. Tos viņš arī atraidīs, tā kā mums nevaram mēs kaunēties no Jēzus Kristus. Mums ir jābūt drosmīgiem. Tas jau parāda mūsu drosmi arī, varbūt. Drosmi. Varbūt cilvēki drosmi par savu pārliecību. Nu, tā. Tas arī šodien būtu viss, ko es gribēju pateikt, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Draudzējieties, uzriet kafiju, parunājieties. Šeit ir tāda māsa draudzība pagaidām, kā mājas grupiņa pagaidām mēs vēl esam. Pēc tam jau būs lielāka draudz, tad es domāju, drīz, ka paliks cilvēks, mēs uztaisīsim neformālo pasākumu, aiziesim kaut kur uz mežu parku, kas gribēs arī pievērnēties, atpūtīsimies kaut ko garšīgi, kādu ciemestiņu, uzaicināsim neglābtos draugus, kaimiņus. Tā mēs varam izglābt arī cilvēks Dievam, draudzēties ar cilvēkiem, uzaicināt uz pasākumu, parunāt, varbūt nestāst reiz par Dievu, vienkārši parunāties, padraudzēties. Cilvēki paši sagribēs varbūt atnākt. Varbūt neuzspiedīsim Dievu, bet vienkārši draudzēsimies. Lai Dievs jūs visi bagātīgi svētī.